Daugavpils Universitātes dabas zinātņu un matemātikas korpusā telpu renovācija notikusi jau aptuveni 70% apmērā. Remonti ir veikti daudzās auditorijās. Šobrīd pamatīgas pārmaiņas notiek arī korpusa bibliotēkā. Bibliotēka, kur mēs pašreiz atrodamies, veikta renovācija, nomainīti ir grīdas segums, jumts siltināts, kosmētiskais remonts veikts. Pašreiz notiek elektroniskās grāmatu izsniegšanas sistēmas uzstādīšana. Tā kā darbi turpinās, viena daļa jau ir atdota studentu rīcībā pašreiz, jo notiek sesija un viņiem vajag piekļuvi bibliotēkai. Pēc studentu atsauksmēm viņi ļoti ir apmierināti ar to remontu un vispār ar to visu interjeru, kas ir bibliotēka. Es domāju, ka viņiem arī patiks turpmāk šeit iegriezties, lai pasurfotu internetā, pameklētu sev noderīgus literatūras avotus. Vienkārši varbūt izmantot atpūtā, lai palasītu kaut ko sev tīkamu. Tā kā remontdarbi veikti visa iepriekšējā studiju gada garumā, gan studentiem, gan mācību personālam reizēm nācās piecies dažas neērtības, piemēram, sienu urpšanu, taču paveiktais darbs ir bijis tā vērts. Kopumā es domāju, ka mēs diezgan veiksmīgi tikām cauri šīm visām lietām, jo redziet, šis arī renovācija aptver no vienas puses visu ēku, jo tika mainīti logi visā ēka un apkures sistēma. Tātad katrā kabinetā mēs gājām iekšā remonta darbiem. Bija savas neērtības, bet paldies visiem, kuri piecieta, attiecās par to ar sapratni, un es ceru, ka turpmāk viņiem ļoti patiks šeit studēt, iegriezties un arī pasniedzējiem. Tā ka tas viss tikai darīts par labu mūsu studentiem un docētājiem un visiem, kas nāks kādreiz universitātē. Universitātes anatomijas un fizioloģijas katedras vadītāja Irēna Kuņicka ir priecīga par jauno vingrošanas un fizioterapijas telpu, kurā agrāk atradās sporta zāle. Ir kondicionēšanas iekārtas uzstādītas, un faktiski telpa ir gatava darbam. Šobrīd telpā atrodas masāžas kušetes, uz kurām notiek arī masāžas nodarbības un masāžas kursi. Tie, kas jau masāžu izgājuši, tie saka, mēs arī gribētu tādās telpās un uz tādām kušetēm. Nākotnē šajā telpā paliks tikai puse kušetes, un te notiks ārstnieciskās vingrošanas nodarbības un koriģējošās vingrošanas un arī fizioterapijas nodarbības. Lai gan liela daļa ieplānotā jau ir paveikta, universitātes direktors Pēteris Kokins stāsta, ka darba atlicis vēl gana daudz. Galvenais ir vērienīga foajē un vēl neskarto auditoriju renovācija korpusā, ko plāno pabeigt līdz mācību gada sākumam, lai lektoriem un izglītojamajiem nebūtu studiju laikā jāklausās remontdarbos. Mainīsim grīdas segumu, pārbūvēsim garderobi, kur būs bērnistaba arī, sanmezgli un tā tālāk. Pat uzsākti darbi 4. stāvā, kas mums ir, var teikt, datoru, tāds trešdaļa stāva auditorijas priekš renovācijas darbam. Objekts eksploatācijā jānodot līdz 20. novembrim. Agnese Gusārova, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija.